Man bija ļoti skarba dzīves skola. Man nav saprotams, kā var paiet garām un nepalīdzēt. Mans ikdienas darbs ir tā kā palīdzēt cilvēkiem ikdienā. Viņi ir tie, kas paļaujās uz mums. Es varētu tāpat kā daudzi citi aizbraukt prom, bet man gribas būt šeit, runāt savā mēlē, strādāt. Visi ministri sevi vienkārši parādīja. Viņi grib mūs aizvietot ar citas valsts pilsoņiem. Tāpat laikā, kad varēja sniegt pilnu atbalstu mums, mūsu medicīnas darbiniekiem, un sapratu arī to, ka plika parunāšanās notiek 30+ gadus. Ja būtu kaut kas darīts, tad mēs nebūtu tur, kur mēs esam tagad. Tās milzīgās rindas, tā kvotu sistēma ir sen novecojusi. Tas ir tas, kas būtu jāmaina. Pārējās sistēmas, kas ir paralēli e-veselībai, nesinhronizējas savā starpā. Tās daudzās sistēmas pat ārsts nespēja paskatīties visur, kur tas pacients ir bijis. Es tomēr uzskatu, ka vajadzētu būt vienai sistēmai, tai pašai e-veselībai, kura sinhronizējas ar pārējām sistēmām, pārņemt kaut ko tādu, kas jau strādā, nevis izdomāt kaut ko nesaprotamu. Ir iztērēti milzum lieli līdzekļi un bezjēdzīgi. Man bija ļoti skumji un žēl, ka mūsu Latvijas pensionāri nespēja gūt medicīnisko aprūpi. Mums ir jāgaida rindās mēnešiem. Posms no fizioterapeita pie ģimenes ārsta ir pilnīgi lieks. Kompensējamo medikamentu grupas ir diezgan samazinājušās. Tā nevar turpināties tā, kā ir līdz šim. Mēs tikai slīkstam arvien dziļākā un lielākā purvā, un mēs gribam kaut kādu demogrāfiju celt. Mums nav drošības spilvena. Man arī sirdsapziņa neatļauj kaut ko, ja es izdaru ne tā, es pēc tam domāju, es nevaru gulēt, es pārdzīvoju. Viņi tik vienkārši atļaujās tautai melot kameras priekšā, skatās, saka vienu un aizmugurē dara pavisam citu, respektīvi viņu rīcība pilnīgi un absolūti neatbilst tam, ko viņi saka, klusē un sēž savos krēslos, viņiem ir labi. Mēs ejam un daram, nevis vienkārši parunājam. Es informētu par to, kas notiek Eiropas parlamentā, ko mēs tur daram, kur mēs ejam. Viss, kas viņiem ir un ko viņi dara, ir sodu funkcijas. Mūsu partijai ir 15 valstīs sadarbības partneri. Jābeidz izmantot mūsu Latviju kā resursa ieguves vietu citām valstīm. Tikmēr Eiropas Savienībā mūsu konkurenti uz to pelna. Es uzskatu, ja mēs aizliedzam kaut ko šeit, tad tam arī nedrīkstētu būt Eiropas Savienībā. Tas ir taisnīguma princips, ka beigās nesanāk tā, ka putnu čalas un klusumu mēs brauksim klausīties uz Igauniju vai Lietuvu. Ja tev ir svarīga mūsu Latvijas nākotne, tāpat kā man, tad ej un nobalso. Paldies! Es varbūt pastāstīšu par pieredzi no savas jaunības. Agrā jaunībā, kad man nebija ne līdzekļu, ne naudas, ne stabilas dzīves vietas, ne mājvietas, arī vecāki, kas atbalsta, es uzņēmos rūpes par kādu cilvēku. Es viņam aizvietoju vecāku, pildīju vecāku funkciju. Un daudz cilvēki man teica, priekš kam es to daru, bet es atkal brīnījos un nevarēju saprast, kā es varu paiet garām, kā es varu nepalīdzēt. Es palīdzēju tam cilvēkam tā kā nostāties uz kājām. Un varbūt tas arī ir tas, kas mani raksturo. Man bija ļoti skarba dzīves skola. Kad man palika 18, par mani vairs nemaksāja pabalstus, aizbildnis mani izlika.
Tas savā ziņā arī ataino mūsu bērntiesas sistēmu Latvijā. Man kādreiz bija suns. Visi vetārsti viņu sauca par zelta suni, jo viņa bija smagi slima ar epilepsiju. Kāpēc viņu sauca par zelta suni? Tāpēc, kad visi naudas līdzekļi tika ielikti viņā, kad bija tās smagās lēkmes, visi medikamenti, sistēmas, negulētās naktis. Jā, un tagad man ir 4 kaķi no ielas un suns no patvērsmes. Bija tā, kad ieraudzīju Facebookā mazu kaķēnu, un viņa bija vairedzīga. Un es sapratu, ka es viņu gribu paņemt, jo tāpēc, ka visi cilvēki grib veselus, skaistus, jo iespējams, ka viņu arī tā neviens īsti nepaņemtu. Un es viņu paņēmu. Piemēram, pērno vasaru uz ceļa gulēja arī kaķis, un viņa ir kurla. Un es arī viņu paņēmu, jo man nav saprotams, kā var paiet garām un nepalīdzēt. Un tās varbūt ir tādas lietas, kas mani tā kā raksturo. Tas ir tas, ko es jūtu, kas man ir jāizdara. Es nezinu īsti, vai es ar to lepojos, bet es arī strādāju veselības aprūpes jomā, un mans ikdienas darbs ir tā kā palīdzēt cilvēkiem ikdienā. Un viņi ir tie, kas paļaujās uz mums, un tā sistēma ir ļoti nestabila. Viņu vajadzētu sakārtot un piekoriģēt, lai šiem cilvēkiem būtu pieejama veselības aprūpe. Tas viss gadījums pēc manā suņa ar epilepsiju, kad viņa aizgāja, man gribējās kādam palīdzēt, tā kā, jo es izgāju ļoti lielu cīņu ar savu suni, kā jau minēju, un man tā kā bija gandarījums, ka es varu kādam palīdzēt. Daudzi teica, lai es aizvedu viņu un noeitanizēju, bet man nebija saprotams, kā es varu aizvest un noeitanizēt. Viņa ir mans ģimenes loceklis, jā. Tas ir tāpatās, kā varbūt, ka kādam piedzimtu kāds nevesels bērns, jā, un tas būtu apmēram aizvedu viņu atstāju kaut kur pansionātā vai patversmē. Man tas nav saprotams. Man jau sen šķiet, ka daudzi lēmumi Latvijā netiek pieņemti pareizi un ka tā politika neiet mums pareizu virzienu. Es varētu tāpat kā daudzi citi aizbraukt prom, bet man gribas būt šeit, savā dzimtenē, mājās, ja, Latvijā, runāt savā mēlē, strādāt. Un es sapratu, ka tā turpināties vairs nevar, tāpēc arī es iesaistījos politikā, jo tikai tā var kaut ko mainīt Latvijā un varbūt arī Eiropas Savienībā. Tā ir iespēja mainīt to vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Sapulce, kurā es piedalījos pirms 14. Saeimas vēlēšanām, visi ministri sevi vienkārši parādīja. Es biju ļoti nepatīkami pārsteigta. Tas bija vispār tāds liels izaicinājums. Man bija šoks, ka nāk ministri pēc ministriem un ka visi mēs sēdējām pie tā apaļā galda. Un man bija diezgan lielas dusmas no tā visa, ko es tur dzirdēju, kad viņi grib mūs tā kā aizvietot ar citas valsts pilsoņiem. Ja? Tāpat laikā, kad varēja sniegt pilnu atbalstu mums, ja, mūsu medicīnas darbiniekiem. Un es domāju, ka tā būs tāda sanāksme, kur mēs tā kā varbūt kaut ko lemsim, kaut ko darīs lietas labā, bet es tikai sapratu to, ka tā ir tāda plika parunāšanās. Un sapratu arī to, ka plika parunāšanās notiek 30+ gadus, jo, ja būtu kaut kas darīts, tad mēs nebūtu tur, kur mēs esam tagad.
un mēs esam aizas priekšā medicīnā. Tas bija Ukraina no Uzbekistānas, tā kā varbūt, bet tā vietā, lai labāk kaut kā veicinātu un palīdzētu mūsu cilvēkus, lai atgriežas, ja, jo šausmīgi naudas līdzekļi arī jāiegulda būtu viņu apmācībā, kaut vai tās pašas valodas prasmes. Ja? Protams, ir ukraiņi, kas ir apguvuši, un man prieks klausīties, pat malači, ja? Bet tas ne visiem izdodas un padodas. Tas ir reti. Tiem, kam tiešām varbūt arī vairāk vajag to darbu un visu pārējo. Tās milzīgās rindas, tā kvotu sistēma ir sen novecojusi. Tas ir tas, kas būtu jāmaina. Un es nesaprotu, kāpēc mēs to nevaram, jo pieņemsim arī es tagad saskāros ar e-veselību un ārstu biroju. Iepriekš es ar to nestrādāju un tikai dzirdēju, kā ārsti un citi ārstniecības darbinieki lamājās par to, kad atkal uzkārās vai kaut kas neiet. Saskaroties ar e-veselību un ārsta biroju, ļoti daudz tā sistēma bremzē. Ne tikai tas, ka viņa apstājās. Es nebiju domājusi to, kad pārējās sistēmas, kas ir paralēli e-veselībai, nesinhronizējas savā starpā. Tas nozīmē to, ka ārstniecības personas strādā vairākās sistēmās, un dati paliek tajā sistēmā, kurā viņi strādā. Ja cilvēks vēlas dabūt tos datus, tad viņam ir vai nu jābrauc uz ārstniecības iestādi viņiem pakaļ, jo viņus nevar augšuplādēt datamedā, ja? Vai, pieņemsim, vistrakāk ir tas, kad tiešām ir tās daudzās sistēmas, pat ārsts nespēja paskatīties visur, kur tas pacients ir bijis. Nav tās vienotības. Es tomēr uzskatu, ka vajadzētu būt vienai sistēmai, tai pašai e-veselībai, kura sinhronizējas ar pārējām sistēmām. Pieņemsim, kad es biju praksē Somijā, es redzēju viņu sistēmu, viņi parādīja, te mēs redzam, kur viņi gulēja, kādus medikamentus pacienti lietoja, kādu ārstniecību viņi saņēma, ja, un kurā laika posmā, un tas viss ir pārskatāms. Mums nekā tāda nav, un man nav saprotams, kāpēc mēs nevaram pārņemt kaut ko tādu, kas jau strādā, nevis izdomāt kaut ko nesaprotamu, ja, kas neiet. Mēs tā kā ienesam, bet nesaprotam, kā tas strādā, un beigās tas vispār nestrādā. Ja? Ir iztērēti milzumi lieli līdzekļi, un bezjēdzīgi tas viss ir. Domāju, ka Latvijā nevar piemērot tādu pašu nodokļu slogu, kā lielās Eiropas Savienības valstīs. Tām sistēmām ir jābūt daudz vienkāršākām, saprotamākām un pārskatāmākām. Manuprāt, mūsu politiķi bieži vien paši sarežģīja tās lietas, kas nebūtu nav jāsarežģī, jo tā pati e-veselība ir diezgan sarežģīta, ja? Un arī mūsu nodokļu sistēma ir ļoti sarežģīta. Kad es strādāju slimnīcā, veicu cilvēka manipulāciju, viņš rakstījās ārā, un es dzirdēju, kad ārsts saka, ka viņam ir jānopērk tādi un tādi noteikti medikamenti, un viņš dzīvo laukos, un viņam laukos medicīniskā aprūpe nav pieejama, un ka viņš nepirks tos medikamentus, jo viņš īsti nevar to atļauties. Viņam nav par ko dzīvot, un man šķiet, tie bija diezgan svarīgi
vitāli svarīgi medikamenti, jo tas bija kardioloģisks pacients. Un man bija ļoti, ļoti skumji un žēl, ka mūsu Latvijas pensionāri nespēja sev gūt medicīnisko aprūpi. Viņi te ir strādājuši, maksājuši nodokļus. Pat man, kā veselības aprūpes speciālistam, es esmu saskārusies ar lietām, kad man ir nepieciešama pieeja pie kaut kādiem noteiktiem izmeklējumiem. Viņi nav tik ātri sasniedzami, cik mums tie ir nepieciešami. Mums ir jāgaida rindās mēnešiem. Vēl arī es saskāros ar to birokrātiju medicīnā. Pieņemsim, ja tev ir kaut kāda problēma, sastiepums potītē vai cīpslā, tev vispirms ir jāaiziet pie ģimenes ārsta un jāsaņem nosūtījums pie traumatologa. Tad traumatologs tevi apskata, tālāk viņš nosūta pie fizioterapeita. Fizioterapeits tevi tālāk nosūta pie ģimenes ārsta pēc nosūtījuma, lai tu tiktu uz rehabilitāciju. Ja, tur triecienu viļņus vai ultraskaņu, un man šķiet, ka šīs posms no fizioterapeita pie ģimenes ārsta ir pilnīgi lieks. Vajadzētu vairāk izveidot sistēmu tā, vai arī mainīt to sistēmu, ka fizioterapeitam ir tiesības pašam tālāk nosūtīt uz attiecīgo terapiju. Jo medikamenti mūsdienās ir diezgan padārgi. Vecākiem cilvēkiem viņi tā kā ir kompensējami, bet arī to kompensējamo medikamentu grupas ir diezgan samazinājušās. Pieņemsim, man arī ir nepieciešami kardioloģiskie medikamenti, un es viņus nevaru dabūt kompensējumus. Visus nē. Bet, es priecājos, ka vismaz kaut ko es varu dabūt. Viņi ir dzīvības uzturēšanai. Man personīgi viņi nav kompensējumi, jo man nesot tāda diagnoze. Patiesībā, ko vajadzētu darīt, ko es vēlētos, ieiet iekšā tajā sistēmā un sākt šķetināt tos kamoliņus, kopā ar komisiju lemt, runāt un kaut ko mainīt tajā visā, jo tā nevar turpināties tā, kā ir līdz šim. Mēs tikai slīkstam arvien dziļākā un lielākā purvā. Mēs esam tiešām aizes priekšā, un medicīna ir tā lieta, kurai būtu jābūt gan pieejamai, diezgan ātri, jo pat bērniem viņa nav pieejama. Personām līdz 18 gadiem viņa nav pieejama. Tas pats zobārsts, tas pats neirologs, pa maksu, rīt, pēc nedēļas, pēc mēneša, lūdzu, bet man tas nav saprotams. Mūsu Latvijas iedzīvotāji un vecāki nesaņem tūkstošus, un mēs gribam kaut kādu demogrāfiju celt. Mums nav drošības spilvena. Valsts no mums tikai prasa un prasa, bet atbalsta nav nekāda. Viss, kas viņiem ir un ko viņi dara, ir sodu funkcijas. Bet, lai pasniegtu palīdzīgu roku un padomātu, kā mēs to varam atrisināt, nekā tam līdzīga, ka mēs varam tikai runāt, bet neko negribam darīt. Un tas ir ilgs gadiem. Man visvairāk
nepatīk, ka deputāti sola un nepilda. Man laikam tā taisnības izjūta neatļautu. Man arī sirdsapziņa neatļauj kaut ko, ja es izdaru ne tā, es pēc tam domāju, es nevaru gulēt, es pārdzīvoju, ja? Bet viņi tik vienkārši atļaujās tautai melot kameras priekšā, skatās, saka vienu un aizmugurē dara pavisam citu, ja? Runā vienu, bet balsojumi, respektīvi viņu rīcība, pilnīgi un absolūti neatbilst tam, ko viņi saka. Tad, kad mums aizgāja sākotnēji tie deputāti uz Eiroparlamentu, es domāju, beidzot mēs arī, varbūt, kāds par mums iestāsies, bet nē, es diemžēl vīlos tajos, kuri tur devās. Viņi vienkārši klusē un sēž savos krēslos, viņiem ir labi, bet tikmēr Latvija izdziest. Mēs atšķiramies ar to, kad mēs ejam un darām, nevis vienkārši parunājam, bet mēs turpinam un pildam tos nospraustos mērķus, un es negribētu būt viens no tādiem deputātiem, kurš vienkārši atsēžās. Es noteikti nebūtu varbūt pats labākais deputāts, bet es zinu noteikti, kad es informētu par to, kas notiek Eiropas parlamentā, ko mēs tur daram, kur mēs ejam. Mūsu partijai ir 15 valstīs sadarbības partneri, ar kuriem mēs mērķtiecīgi iesim un pildīsim mūsu deklarētos mērķus. Zinat kā, man šķiet, ka Latvijas deputātiem ir jābeidz domāt sautīgos nolūkos, jābeidz lobēt citu zemju biznesu, jābeidz izmantot mūsu Latviju kā resursa ieguves vietu citām valstīm, jo tikmēr, kamēr mēs aizliedzam šeit kaut ko, pieņemsim kūdras, ūdeles, rūpnīcas, tikmēr Eiropas Savienībā mūsu konkurenti uz to pelna, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mēs ejam iznīcības ceļu, griežam paši sev nost, tikmēr, kamēr pelna Eiropas Savienībā konkurenti, jo es uzskatu, ja mēs aizliedzam kaut ko šeit, tad tam arī nedrīkstētu būt Eiropas Savienībā. Tas ir taisnīguma princips. Pat labi mūsu valsts vīri ir tendēti uz vēja parku ieviešanu, kas var traucēt lauku biznesam un lauku iedzīvotājiem, ka beigās nesanāk tā, ka putnu čalas un klusumu mēs brauksim klausīties uz Igauniju vai Lietuvu. Mīļie cilvēki, ik katram no mums ir iespēja mainīt to vidi, kurā mēs dzīvojam. Es saprotu, ka ne visiem politika ir interesanta, bet ir pats minimums, ko vari izdarīt tieši tu. Tu vari iepazīties ar katru no partijas programmām, izvērtēt, ko viņi jau ir izdarījuši, salīdzināt izdarīto ar solīto un vēlēšanu dienā izdarīt savu izvēli. Ja tev ir svarīga mūsu Latvijas nākotne, tāpat kā man, tad ej un nobalso. Paldies!